galda pardaks. Redziet, es tur pieliku spogulīti. Bišķi priekšu zūmu. Tā, zūms tāds. Labi, galva. Tur ir maz, labi, kā ir. Augšā tekstu uzlikšu. Augšā tekstu uzlikšu. Kaut kāds zūms paliek. Jā, jāmocās. Tā, 1,6. Man vienkārši turētājs man ir, es tā kā aizmugurēju kamera, filmēju, un atsās spogulīti sev redzu, ko es filmēju. Es vienkārši paskatījos ķīnieši, ka tur taisa šitāds iekšā, jo, kas man nepatīk, kad ir priekšē kameri rāda negatīvu. Tie spoguļi attēlā viss rāda. Vienkārši es beigās izrādās tā, ja tāda fiška jau viss kameras rāda spoguļi attēlā. Man tas bišķi kaitē. Bišķi kaitē, jā. Tas, lai vienkārši atpazīst, tas ir, lai atpazīst tos cilvēkus, kas izmanto priekšē kameru, kaut ko tam līdzīgs. Es kaut to dažs nezinu. Ir funkcija kaut kādām kamerām, tādām, kad var uzreiz uztaisīt, ka filmējās, viņš uztaisīs spoguļu attēlā. Labi, ne par to iet runa. Face control tagad uztaisīja, face control. 10. jūnijas, jā, pagaid, jā. Nē, 20. jūnijas, nē. Kāds, ko es... 19. datums, šodien piekdien, 19. Tas bija Jāņa, var teikt, pēc cik dienām Jāņi. Es, kādu tumšu galvu es te tagad teikšu. Vai es izstāstīšu, kas vispār, kāpēc es pagribēju kameru iztaisīt. Kāds sapņi, kurus, es biju pa sapņiem izstāstīt. Bija arī kaut kāds sažīs sapnis, atskat aizmirst, jā. Tad sapņu daļā pēdējā bija kaut kāds satikos kaut kāds pārīts. Es kaut kad stāstīšu, varbūt atcerēšos par pārīts vienkārši, kurš pirms 20 gadiem bija jauni. Jauni, viņi bija kopā, pirms 2000 gadā viņi bija jauni. Es knapi tā viņus atceru, viņi pasaka, ka viņi bija, es pilnīgi iekšā. Tas ir 25 gadus, viņiem toreiz bija, cik tur 2000 gadā viņiem bija 20 gadi nebija, bet, bija 18 gadnieki pie, varbūt tādi, tagad, viņiem būtu 40 pekā. Viņi kopā. Tā kā viņi tur bišķi vecāki izties, es viņus tā uzreiz iekšā, bet tā runā iekšā. Vienkārši baigi dažreiz tā jocīgi, vienkārši. Tas sasveicinājās, kaut kāds pārītis sasveicinājās maniem sakiem. Tur vēl kaut kas bija tam līdzīgi, bet tad es pamodos, diezgan, kaut ko pamodos tā. Un cikos 3, 4, jā, vai cikos, vai 5. Tā pamodos, es biju visām drēbēm, bija izmintis, jā, labi, noģērbos, pagāju ūdeni, tam līdzīgi. Galvenais, problēma bija kaut tagad aizmigt otrais, es dažreiz neaizmiegu. Un es aizmigu, uzreiz diezgan ātri aizmigu, jā. Un es nokļuvu, laikam, Indijā es nokļuvu. Indijā viena pilsētā pie okeāna. Sākums tā, kaut kāda plats ielas, kaut kāda plati iela tur bija.
Nu, vispār kāds viss tas sākās, tas sižets sākās sižets sākās pati iela, tam es kaut ko izieju krustojumā jocīgi, jo man tur nebija luksusforu, laikam, tāpēc. Un tajā lielkusam vidū staps stāv. Staps stāv, es labi, aiziešu līdz stabam, dušo vietā vismaz. Šo vietā pēc tam es eju, tad es paceļu, galvu bišķi uz debesīm, jā, tad es tās visādas tās celtnes, tur tālumā kalnus kaut kādu, laikam tur bija kalni. Varbūt, ka tur bija koki tādi, diezgan tādi lieli koki, bet viņi jau iekšā tā kā sniega kupens, ne, bet tā kā sniega tādi, laikam tie ziedi, jā, bet viņi izstās tādi tā kā balts ziedi, pat labs baigi maz, jā. Kaut kā, un ir tā kā tādas, tādi, nevis tā vīnaudzi, bet tāda gara liela, tāda ķekara, ne, tāda vīnogu ķekara, bet tāda, tādas, tā kā, es glaznot un iezīmēt kaut ko baltišu, kaut kā tā ieglaznot tādu iekšā. Viņš nav tāds, es ļoti parasti, kad cilvēki zina, viņi balti, viņi ir tādi, bet vispār ainaviski izties, vispār ainaviski tas izties. Tur bija tās kaut kāds celtnes balts, un man tas kaut ko zindīvāk, jā. Es pagriezu galvu iekšā, un tur netālu var teikt, bija kaut kāda sakarnīgi, kad augstāk celt pie paša kraujas, līdz kraujai tur aizgāja, tur bija okeāns, tie krauja bija, piemēram, nezinu, 10 metru augsts, bet tur akmeņains krasts, kur tur lejā pludmalīti, jā, pludmalīti tāda rupi smilkšaina tāda, nevis man, bet rupi smilkšaina, tāds okeāns varētu būt, jā, varētu būt okeāns. Es liels viļņus neredzēju, nevaru pateikt, tas okeāns bija tas ļoti mierīgs, tas bija tā kā jūra drīzāk, jā. Un tā kā tur izstāst, ko es redzu, un kā jūra, un tur pie tās kraujas ir tāds peļķīts, kaut kāds pazemes, kaut kāds, varbūt gar to pašu aiz, kaut kādu upi tek, vai kas, es neredzēju, bet ir tāds peļķīts, kurā krokodili bija. Es devu Nīlas krokodili, diezgan daudz, tur bērni spēlējas to iekšā, un tur kādu krokodilam, kaut kādu kukaiņu, kaut kāds žurkas smadzenes ēd, jā. Viņš jau kustās, jā. Un tāds seriālistisks skats, krokodili bija daudz, krokodili un tā. Bērni viņus tur, var teikt, tur baidīja viņus. Es bet ir pa Egiptē, jā. Bet krokodili tādi lieli, tādu, es nezinu, ja tā bērni pastās, 4 metrīgi. Nē, 3 metrīgi vismaz. 3 metrīgi, 4 metrīgi, 3 metrīgi. Tā 3 metrīgi. Diezgan tāda resni izties. Nebija izkāmējuši. Jā, tur bija kaut kāds vēl pie tās krauja, ka bija tā stāvlaukums, varbūt bija tā stāvlaukums, bet ir tāds, nebija nekādas borķūras, nebija gar to krauju, nekas nebija, stāvlaukums, bet bez nekādas, nebija nekāds žoks, nebija, gar to krauju nebija nekāds žoks. Diezgan asketiski. Nedroši, var mierīgi nukrist krokodiliem pēdienas. Tas saucās tā, neakurātiem turistiem vienkārši tur būs barība krokodiliem, teikt tā. Ja nukrist tu krājus, tev krokodili uzreiz apēdīs. Tā. Krokodili, jā. Tāds sapnis, kā, pēc tam, kad pēc kāda laika aizmirsīs pateikt, jā.
Un tā. Un tādā veidā es gribēju pastāstīt par sapni. Tad jūtīgs sapni. Nē, vienkārši man bija prieks, ka es aizmigu kutreiz. Es tev iepriekšējā pāris dienas pakaļ, cikos 3 pamodos, un es tā nevarēju aizmigt, es vispār, visu dienu sadirzt bija, jā. Es nevarēju aizmigt, vienkārši es kā maz gulēju, kas 3 stundas nogulēju, un otrais aizmigt nevarēju. Bija ļoti sūdīgi jūties. Es tā padomāju, kad tas tā ir, kad tā, bišķi, tā uztraucos. Un pēc vēl kādu sapni, ko es gribēju kā ierakstīt, bet neierakstīju. Bet tas bija pēc kaut kāda, varbūt mēneša atpakaļ. Mēnesis nebūtu, bet tik daudz nē. No priekšējā. Un bija tāds sapnis tur, tā kalniņā, tas sen kalniņā. Tāda latviska kaina varbūt tas. Kāda latviska, vispār koku nebija. Tāds kalniņš, tāds pļaus zaļi, jā. Un tur ir tāds cimtiņš, nes 2 mājas, bet jūt, ka tur kaut kāds 4 vai 5 mājas. Tāds sēts, tas liels mājas, varbūt mājā 2 ģimenes dzīvo. Uzstādīja sirēni. Trauksmes sirēni, jā. Cimats ir tāds iekšā, nav, cimatos nav neviena gova, nekas nav. Zāle pļauda, nekāda govs negadās. Vispār nekas negadās. Es konteksts, lai es varu iekšā, es varu, kad ģerveni teju, jā, tur nejūt nekādu, ne sūdas maciņu, neko nejūt, jā. Tagad ģerveņas ir bez smakām, bez nekā. Un uzsāc sirēni, un sirēni vienkārši tur testē, sapnīs. Un sirēni tā, mū! Ir tāds, kad sirēni saucās tā, man bija divies, es sāku smieties, vietējiem atgādināju, viņiem govs parādījās, trauksmes signāls. Viņiem atkal govs parādījās, bet govs, kad mauj, ka viņas neslauc, viņas tā mauj, kad viņas aizmirst izslāp viņas, jo ir tādi akurāti, kad bija, viņi picos cēlās, jā, un gāja slaukt, un ja viņi neizslauc, tur viņi sāk maut, dažreiz, tā iekšā. Bet bija saimnieks, kad atcerējās gāja, tās gaudu pierad un nebļāv. Nerunāja tā, vajag, un mū. Es tagad smēju, riktīgi smējos. Es par šo situāciju, es tik smējos, riktīgi smējos, jā. Sapnī smējos. Es tagad satiku kaut kādu kompašku tur iekšā, un šo situāciju izstāst kā anekdoti izstāst. To ir pašā sapnī, var teikt, pirkļi, jā. Visi mēs smējamies. Arī viss saprot, pa ko iet runa vienkārši. Viss saprot, pa ko iet runa, jā. Viss smējās, iekšā viss smējās. Tā. Un pēc tam es par to gadījumu, šito sapni, atcerējos visu nedēļu. Un beigās saprotu, ka tas mū. Es tā padomāju, ka tas var būt arī cits konteksts. Vienkārši tikai pēc ka tas tā var būt kāda divi, kā divu nāk, piesaukt kaut kādu mū, tas ir kāds divi, kaut kāds spēku nākšana, kaut kāds pavisam cits konteksts. Bet tajā pēc tam tā, kad tā apziņa to apzinājās, ka tas pēc cits konteksts. Tāpēc Indija nokļuva tagad. Indijas nokļuva. Tas vispār ir Indija. Indija nokļuva, jā. Es tagad pasaprotu, kāpēc es atcerējos par sapni mū, jā. Nokļuva Indijā un atcerējos par sapni mū. Un tādā veidā. Tā, jā.
Bet tā, es secināju, ka es sapnī, tāds kārtīgi smējies, man kas pirmo reizi smējos. Es varu spities tikai no savas, arī tā savas, arī, un sasmidināju citus. Vēl citus sasmidināju, vēl otrais paspēju. Tas bija pirmoreiz, jā, tā. Un vēl kas, ko gribēju pirmo reizi. Tas nebūtu svarīgi. Vispār ret, kad tā. Anekdoti izstāstīja pirmoreiz. Anekdoti izstāstīja tādu, ko tu pats ar tiku izdomāji. Redzēji, ja. Anekdoti, nevis kaut kādu atstāstīju citu, jau apsagramot kādu anekdoti, bet pats savēju izdomāju, redzēju un izstāstīju tādu. Autentisku anekdoti izstāstīju. Tāda. Sapnī būtu muļķīgi stāstīt kaut kādas dzejolīšas, skaitīt, kur tu iemācījies no galvas un visādas citas grāmatu, citu autoru citēt sapnī. Tā ir šizofrēnija, jā, jā, es kā, labi, es gribēju tikai par sapņiem izstāstīt visu. Es varētu stāstīt par visādi figņu, tam līdzīgi. Bet jā, par tā, kas vēl tāds, jā, tas nebija Indija, tas nebija, bet es tur ilgi skatījos uz to ceļu, tā gāja tās, es galvenais uz zemi, skatījos uz ceļu, kur ir sēja, kur pāriet. Ne, transports nebija galvenais, nebija transports tur, jā. Būtu kāds rikšs vai mašīnas, vispār nebija, tur vispār nebija transports. Pilnīgi nebija transports, jā. Tur tā, tas ir tāds iekšē. Tukši iela, gar okeānu, tā gāja, magās kāda iela, okeānu. Tur bija tāds krustējums, laikam tas viens krustējums gāja uz to iebrauktu tajā pilsētiņā, kas ir, pilsētiņa iekšā, tur bija tādi tempļi, kaut kādi tempļi bija tā. Viens bija balts, es tā īpaši, viena tāda balts, tā bišķi papētīt, bet viņš izties drīzāk katolisks, kaut kāds tāds, drīzāk nevis indieši. Nebija kaut kāds ar celtni, bet kas nebija, uz Indiju nevilk. Ja tā, mēs skatāmies uz Indiju, tas tā īpaši nevilk. Es tā tikai, lēmu, ka tā ir Indija. Tā. Cilvēks, kas tur stāvētu kaut ko tirgoja, viņš, varētu būt Indija. Tāpēc, ka pēc Indieši izstījās, varbūt tāpēc, domāju, ka, Indija varētu tā. Tā varētu būt viss, jebkura valsts, kas ir no tā puses reģiona. Jebkura valsts. Vietnam varbūt, ka tā nav. Kaut kā tur, varbūt tās tur tā, kā es saucās, kaut kā tur plakām, kaut kā salas ir, varbūt kāda sala liela. Indonēzija būtu tās, ne, Indonēzija. Varbūt arī. Tādā. Bet tas bija, ka tā. Kāpēc okeāna nav? Tāpēc, ka horizontu, tur bija līdz horizontam, bet bija bez viļņiem. Tur nebija viļņi, vispār nebija viļņi. Varēja būt kāds liels ezers arī, milzīgs ezers. Bet tad es sapnī padomāju, ka tas okeāns. Un tik platu upi gan nevar būt, kad līdz horizontam nekas nav redzams, jā. Tik platu upi, neesmu redzējis. Varbūt, ka ir tāda plats upes. Varbūt es upi skatījos garumā, skatījos. Tā. Es tā pa malām kaut ko nepaskatīju. Jā. Vienalga tas nevar būt. Un tādā veidā. Un tā, tas būtu viss ievads tāds rīta iekšāds pirms Jāņa. Sapnis, var teikt, pirms Jāņiem. 19 datums, man kāds es skatos 10.
pulksteni, kur man bija 10, redzēt. 19. datums, vienkārši vāks. Es tagad līmēju darbā, tāpēc līmēju. Vakar magās te līdz 10. ļoti ilgi līmēju. Es gribēju izlīmēt diezgan daudz. Plānu neizpildīju. Es visu, ko plānoju tagad pēdējā laikā, vispār neizpildīju. Man ir minimālais plāns, maksimāls plāns. Viņš knapi izdara minimālu plānu. Es zinu, laiks pātrinājis, 2 reizes palielinājis. Vismaz 2 reizes. Es izdaru reāli 2 reizes mazāk nekā, iekšā 2 reizes mazāk izdaru. Vienkārši 2 reizes mazāk. Es taisu tā minimālais plāns un maksimāls plāns. Un man vienmēr pie minimālā plāna paiet iekšā. Maksimālā plāna es gribēju visas 3 dienās. 3 dienas ir maksimālā plāna. Minimālās plāns 3 reizes šķirās priekšā. Jo tas ir, ar domām, cik tu pat dienu izdarīt, tā domām, jā. Un kaut kādīgi, jā, un tā sapņu, man liekas, kā tā sūdīga sapņa, tas visas, kas, tā sūdīga gulēšana, kas iekšā sastīts to, kad ir patnēs laiks, un kā tumšs, un varbūt, ka mazāk jāguļ, vai savādāk ritmi, ir kaut jocīgi iekšā. Tas ir kaut kas ar laiku saistīts, tā ir negulēšana, un iekšā tas ir laiks. Es tā padomu. Labi, to beigšu. Tā man kaut vajadzētu apgriezt tagad pasākumu. Tā apgriezīsim. Skatījos, kā es iztos. Lūk, turītī. 21 minūtes rakstu. Tas ir ļoti, ļoti ilgi.